Tā cienījamie konferences dalībnieki, lūdzu ieņemiet vietas, un mēs varam sākt mūsu konferences otro daļu. Tātad mūsu otrā diskusija, kuras tēma ir valsts kontrolas revīzija rezultātu izvērtēšanas pilnveidošana. Un tātad kā pirmajam es vārdu dodu Latvijas Republikas ģenerālprokuroram Ērikam Kalmēram. Lūdzu. Labdien! Tā man ir tas gods atklāt konferences otro daļu ar tādu ļoti interesantu uzstāšanos. Varbūt viņi nebūs slavinoši noteikti, nē, jo man fascinē vienkārši tā tēma. Ja, tātad, ātrāk valsts kontrolas konstatēto normatīvo tiesību aktu pārkāpumu izvērtēšana un tiesību sargājušu institūciju efektivitātes apliecinājums. Es gribētu teikt, ka tas ir vienpusējs apgalvojums. Šī efektivitāte ir jābūt appusējai. Tātad, jo kvalitatīvāks revīzijas atzinums, jo vieglāk viņu izvērtēt un vieglāk un ātrāk mēs nonāksim pie gala rezultātu. Diemžēl sabiedrībā ir izveidojusies tāda situācija, kad valsts kontrole informējot par savu revīziju rezultātiem, kas ir viennozīmīgi atbalstām un pareiza rīcība. Masmediju šī informācija aiziet, protams, rakstošā daļa, tātad masmediju pārstāvi ļoti čakli atver vaļā krimināla likumu, tūlīt pat pēc savas izpratnes piemeklē atbilstoši pankts, paskatās sankciju, un tad mēs visos gan ziņu izlaidumos, gan presē redzam par šito no tik līdz tik, par to tik līdz tik, visi cietumā iekšā, viss kārtībā. Valsts kontrolas revīzijas atzinumam pārsvītrojam uzrakst revīzijas slēdziens vai atzinums, uzrakstam virsū apsūdzības raksts, pieķibinām klāt pāris uzvārds un sūtam uz tiesu. Viss apmierināt, aplaudē, vainīgie sēž cietumā. Dzīvē tas tā nenotiek, to Bičkovičs kungs apliecinās, ka tas ir daudz sarežģītāk. Un šeit saskarās ļoti daudz problēmas, lai varētu runāt par šo efektīvo darbu. Tātad šeit ir ļoti daudz problēmu, kuras sanākuši kopā ir gan attiecīgi valsts kontrolas darba specifikas rezultātā, jo valsts kontrolas revīzijas ziņojums viņš ir, ja nemaldos, konsultatīvs vai dokuments ar ieteikuma tādu raksturu. Viņš nav dokuments, kurš uzreiz atzītu, ka ir noticis kāds likuma pārkāpums. Tātad šajā dokumentā tiek konstatēti pārkāpumi, kurus uzskata, ka ir konstatējis revidents. Jā, tātad, un šeit praksē iznāk arī ļoti bieži saskārties ar problēmām, kad ar pašu revidentu līmeni, ar viņu pamat izglītības specializāciju. Un man, gatavojoties šīs dienas uzstāšanās, man vēl nebija pieejami visi materiāli, jo jau iepriekš mums bija tāda problēma ar sabiedrībā pastāvošo viedokli, ka valsts revīzijas kontrolē konstatēto veiksmīgi norok tiesība aizsardzības iestādes. Tamdēļ šī gada otrā pusgada darba plānā prokuratūrā tika iekļauts uzdevums veikt visas valsts kontrolas atsūtīto revīzijas ziņojumu pārbaudi sākot no 2011. gada. Par cik vēl pirmā pusgada beigās nebija zināms par šādas konferences norisi darba plānā, šī punkta izpildi ir paredzēta decembrī, un man rokās ir patreiz tikai tāds darba variants uz 11 lapām, kurā ir veikt šī pārbauda. Viņš nav pilnīgs, ja, bet un es šo darba variantu pēc man lūguma pagājušā nedēļā sāku tikai gatavot, un es viņu saņēmu šorīt pusstundu pirms konferences sākuma, tā ka es arī vēl detalizēti neesmu iepazinies, bet es paspēju pirmās daļas laikā izskriet cauri, apskatīties, un tagad atgriežoties pie to, ko es pieminēju, tātad, kad sākot ar to par šo revīzijas ziņojumu kvalitāti, ka tas tiešā veidā ietekmē arī tiesība aizsardzības iestāžu tālāko darbību. Es nesaukšu nevienu konkrētu kriminālu lietu, bet tas viss būs runas par kriminālu procesiem. Es nesaukšu nevienu iesaistīto institūciju, lai pēc tam neradītu lieku ažiotāžu, liekus apcerējums par viens vai otras lietas tālāku virzību.
Tātad konkrēti viens krimināla process. Tad, kā jau pieminēja, visi konkrētie materiāli ir izskatīti ģenerāla prokuratūras pirmsties izmeklēšanas uzraudzības nodaļā. Tā minētās revīzijas laikā valsts revidente jurista bez atbilstošas izglītības inženieru zinātnēs ir veikusi matemātisku aprēķinu par iespējamā grunts daudzumu noteikšanu celtniecības objektā. Šis aprēķins nesniedz precīzas ziņas. Vai juristam būtu jāveic šāda aprēķina, tas ir labs jautājums. Jā. Katrā ziņā tomēr vajadzētu nodalīt savu zināšanu apjomu no to, ko mēs darām un ko mēs rakstam, jo faktiski viss šis darbs pēc tam ir jāveic otrreiz, tika nozīmēta būvniecības ekspertīze, lai konstatētu, vai tiešām revidenta veiktie grunts aprēķini atbilst faktiskajiem, kā tas ir. Šeit mēs saskaramies jau ar nākošo problēmu, tātad ar ekspertu atzinumiem. Valsts kontrolas darbs ir atbildīgs darbs, bet tas pamatā ir darbs ar papīriem, ar grāmatvedības dokumentiem, mazāk ar cilvēkiem. Arī vienā no krimināla procesiem tika nozīmēta ekspertīze par veikto iepirkumu pamatojumu. Un saņemot ekspertu atzinumu, tika konstatēta liela būtiska atšķirība it kā nodarīto zaudējumu apmērā. Cik šī atšķirība bija būtiska un bija skaidrs saskatāms, ka ir piemērots atsevišķas metodikas, tika nosūtīts zināšanai valsts kontrolei, izvērtēšanai. Protams, katrs vienmēr cenšas aizstāvēt savu patiesību, un finālā mēs saņēmām arī atbildi, ka nepareizi ir aprēķins veikuši eksperti. Tagad vispār ir interesanta situācija. No vienas puses ir eksperta atzinums, kas sniedz savu redzējumu šiem aprēķiniem, no otras puses ir valsts kontrolas atkārtots iesniegums, kur viņi atkal saka, nē, taisnība ir mums. Protams, paliek liela iespēja nozīmēt komisijas ekspertīzi un vērtēt, bet tas viss ir atkal darbietilpīgs un arī finanses resursu prasošs pasākums. Tā kā šeit jau atkal mēs nonākam pie manas runas tēmas efektivitāte. Tātad, ja mums jau pašā sākotnējā sadarbībā veidojās šīs domstarpības, nevis mums, bet speciālistiem. Es neuzskatu, ka prokurors būtu speciālists vai arī izmeklētājs, tur grunts apjoma aprēķināšanā, šūšanas izdevumu noteikšanā, tā kā katrā ziņā šeit ir milzīgs darbs mums kopā ar valsts kontroli, lai mēs varētu pilnveidot šo savu sadarbības apjomu, kas tiešām sekmētu efektīvu tālāku materiālu virzību. Un šādu piemēru ir ļoti daudz. Ir gadījumi, kad tiek konstatēts, ka it kā ir nodarīts šis kaitējums, tai pašā laikā, kā jau es pieminēju, valsts kontrole ar cilvēkiem praktiski nestrādā. Ir pievietoti dokumenti. Izmeklēšanā ir jāskaidro, vai ir noticis noziedzīgs nodarījums, ja tas ir noticis, kāpēc viņš ir noticis un kas tad to ir izdarījis. Jā. Tātad tas, ka tiek norādīts revīzijas ziņām, ka iespējams ir noticis, ir iespējams konstatēts materiāls kaitējums, tas vēl absolūti nenozīmē, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums. Ļoti bieži dzīve diktē savus noteikumus, kuri neiekļaujās normatīvu akta regulējumā. Man pašam savā darbā ir nācies saskarties ar šādu situāciju. Es, protams, zināju, ka tā nedrīkst rīkoties un arī nedarīju. Piemērs ļoti elementārs ir. Mums vienā no reģionālajām prokuratūrām ir neizmantotas telpas. Tātad mēs maksājām nomu, maksājām par komunālajiem maksājumiem par šīm telpām. Un tieši tas bija ap 10. gadu, kad vēl nevarējām priecīgi ziņot, ka krīze ir beigusies, jā, un griezās uzņēmējs, kurš bija gatavs šīs telpas izmantot. Pie kam jāatzīmē, ka ēka neatrodās pilsētas centrā, viņa ir novirzīta vairāk uz nomalu, nav nekāda ne tirsniecības ieltūmā nekas. Un griezās ar lūgumu, mēs esam gatavi šīs telpas paņemt, apsaimniekot, par saviem līdzekļiem izremontēt un maksāt komunālos nomas maksu un atvainojiet, bet mēs jums viņus savedīsim kārtībā.
Bet savukārt ir otrs nosacījums, kad valsts pašvaldība īpašums ir jāizmanto ar maksimālu iespējām gūstamo labumu. Tātad mums ir jānosaka nomas maksa. Mēs nevaram tāpat atdot. Jā, krīzes laikā es zinu virkni gadījumu, kad privātie telpu īpašnieki, privātu uzņēmēji atdeva telpas tikai par pašizmaksu, tātad, lai nosakt komunālos, lai būtu apsaimniekot, lai nerastos zaudējumi, nerunāja par peļņu. Šī gadījumā man likums uzliek par pienākumu iekasēt šo peļņas daļu. Tātad par cik uzņēmējs pateica, ka viņš neko nemaksās, jo viņam nav skaidrs, vai vispār viņam tas būs izdevīgi, tad dabīgi, kad mums nekāda vienošanās nesanāca. Valsts turpina maksāt par komunālajiem, jā, visus pārējos. Tātad, jā, likums ir ievērots, nekas nav pārkāpts, un zaudējumi nav nodarīti tiešā veidā. Ieguvumi nekādi, bet netiešā veidā mēs varējām šos izdevumus vismaz nosegt, būtu bilants pa nulēm tajā daļā. Diemžēl likums to nepieļauj. Gadījumā, jā, tātad, es skaidri zināju to, ka likums šādu variantu nepieļauj, mēs nemaz tālāk nerisinājām, bet gadījumos, kad šādas telpas ir atdotas nomā, un šis ienākums ir pārlieku mazs, dabīgi, kad revīzijas atzinumā būs ierakstīts, kad ir nesaimnieciska vai neefektīva rīcība. Jā. Tātad ir arī šajā te manā 11 lapu ziņojumā ir 2 tādas krimināllietas, kur tieši arī šie punkti tiek skatīti. Jā, tātad, kur ir norādīts par telpu neefektīvu izmantošanu. Tātad šeit arī vajadzētu atgriezties pie to, ko Černai kungs teica, jā, ka likums ir likums. Mums arī prokuratūras devīzē ir rakstīts, ka likums ir bargs, bet tas ir likums. Bet vai vienmēr ir likums jāpiemēro akli, ja jums likums ir devis iespējas manevram? Tātad skatīties nevien to, ko pieprast, bet liederību un efektivitāti. Tādēļ nevienmēr tas, kas ir pirmajā acu uzmetienā noziedzīgs, kas nav nesis ieguvumu valstī, ir uzskatāms par ļaunprātīgu rīcību. Līdz ar ko es, protams, saprotu jūsu darbu, un kad arī neviens normatīvs neuzliek par pienākumu revidentam pieprasīt kaut kādas rakstveidu paskaidrojumus, bet ļoti bieži praksē mums izveidojās situācijas, kad saņemot revīzijas atzinumu, izlasot to, jā, pirmajā acu uzmetienā liekas drausmas, kas tur darās. Pēc tam izmeklētāji sāk pārbaudīt, tātad prokuratūrā šie materiāli neizkavējās, mēs saņemam, viņi tiek novirzīti izmeklēšanas iestādēm. Vislielākais skaits aiziet uz valsts policiju, parasti tā ir ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde vai Rīgas reģionālā pārvalde vai attiecīgi pa novadiem. Otrs lielākais šo atzinumu saņēmējs ir Finanšu policija un trešais ir Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Šeit runājot par efektivitāti, protams, es varētu vēl daudz runāt arī par dažādiem trūkumiem revīzijas atzinumos, bet ne tas mans mērķis ir kritizēt. Jā. Kļūdās jau tie, kas strādā, tikai tie, kas nestrādā, tie nekļūst. Šeit es tagad ātri, pat cik man laiks beidzās, gribu pārmesties uz otru pusi, ja tātad par trūkumiem tiesību aizsardzības iestādēs. Tātad es pieminēju 3 galvenās izmeklēšanas iestādes, kur nonāk. Tātad viens ir variants, tātad, kad tiek veikta resoriskā pārbaude, tātad tiek izvērtēts ir vai nav pamats uzsākt kriminālu procesu, vai arī viņš tiek uzsākts un tālākā pārbauda noris jau ar kriminālu procesuālām metodēm. Ir jāņem vērā, ka vislielākā izmeklēšanas iestāde valsts policija, diemžēl, ne tuvu nav tam stāvoklim, kādā viņām vajadzētu būt. Likvidējot policijas akadēmiju, tika jau samazināts šis profesionāli sagatavoto iespējamo policistu skaits. Patreiz to funkciju, ko veic valsts policijas koledža, tas ir tāds mazs ielāps uz liela cauruma, kas nenosedz, jo, lai jums būtu priekšstats tātad par izmeklētāju valsts policijā var strādāt jebkura persona ar augstāko izglītību, neatkarīgi no specializācijas, ja viņi ir pabeigusi 6 mēnešu kursu valsts policijā. Tā skaitā maršēšana pa laukumu, goda došana un tam līdzīgi.
Tātad es negribu noniecināt nevienu profesiju, bet, paņemsim, kaut vai sociologs. Jā, labi, augstākā izglītība, viņš 6 mēneši pamācījies ir kursos, un tagad viņa noliek izmeklēt finanšu ekonomisko iespējām izdarīt noziegumu, ko konstatējusi ir valsts kontrole. Par kādu rezultātu mēs tur varam runāt? Valsts policijā kadru mainība ir ārkārtīgi liela, nekomplekts ir ārkārtīgi liels, ir atsevišķi reģioni, kur trūkst 15–20% darbinieku. Vienā no reģionālajām policijas iestādēm es septembrī apmeklēju, tikāmies ar vadītāju. Viņš man uzdeva jautājumu. Prokuroru uzmina, kas ir pēdējie 2 policijas darbinieki, ko es pieņēmu darbā. Gan tie nebija izmeklētāji, tie bija operatīvie darbinieki. Ko viņi pirms tam darīja? Tā grūti bija, bet viņš man atbildēja. Viens ir pits iznēsētājs, bija otrs pedikīrs. Tas būtu smieklīgi, ja tas nebūtu tik skumji. Diemžēl ar to ir jārēķinās. Pat cik jau pirmajā panelī Ļeņins tika pieminēts, tad es arī turpināšu šo tradīciju. Viss izšķir kadri. Bez profesionāli sagatavotiem izmeklētājiem mēs nevaram sagaidīt augsti kvalitatīvus rezultātus. Ir veikts virkne pasākumu, lai to uzlabotu. Gan valsts policija ir veikusi pasākums, valsts policijas koledžā tiek pastiprināta finanšu ekonomiskā apmācība, sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir piesaistīti tātad prokuratūra, Tieslietu ministrija, augstākā tiesa, advokatūra un finanšu policija. Mēs kopīgi iesaistījāmies vienā projektā, piesaistījām Eiropas kopienas līdzekļus un Ziemeļvalstu investīciju fonda līdzekļus. Mums iet patreiz 2 apmācību kursi ilgtermiņi. Viens ir uz 2 gadiem, viens uz 3 gadiem. Tie ar akcentu uz finanšu ekonomisko noziegumu izmeklēšanu. Jo netuvu izmeklēšanas iestādēs nav tas līmenis, kādam vajadzētu būt. Es arī nevaru teikt, ka prokuratūrā viņš būtu tāds, ka es varētu teikt, tagad es te priekšā stāvu, viss kritizēja tikai, un pie manis ir viss ideālā kārtībā. Arī mums pietrūkst kvalificētu kadru, jo it sevišķi, kas attiecās uz šīm lietām, jā. Tā prokurora tagad vairs nestrādā, viņa aizgāja projām gadus 2–3 atpakaļ, viņai arī bija viena reģionā lieta tieši par šo pašu jomu, par finanšu ekonomiku, par grāmatvedības pārkāpumiem, ka viņai prasīja, kāpēc neko nedari. Tad viņa tā cilvēks tieši būdams, tieši arī atbildēja, kad atver to lietu man miegs nav. Jo tā ir liela specifika, to nevar. Tas nav tas pats, kas izmeklēt veļas zādzību no veļas striķa vai šņamppudeles zādzību. Arī slepkavība ir vienkāršāk izmeklēt nekā finanšu ekonomiskos pārkāpumus. Tādēļ es vēlreiz, man laiks ir beidzies, uz jautājumiem, ja būs, es centīšos atbildēt. Es tikai gribu pateikt to, ka tiesības sargājoša institūcija darbs būs efektīvs tad, ja mēs kopīgi izveidosim veiksmīgu sadarbības modeli, kas ietvers sevi arī valsts kontrolas revīzijas atzinumu pilnveidošanu, varbūt pat, es zinu, kad pēc standartiem neietilpst šo paskaidrojumu pieņemšanu, bet tas atkal ir atsevišķs jautājums, kas apgrūtina darbu, jo faktiski viss ir jāpārbauda, jo krimināla procesā bez subjektīvās puses noskaidrošanas nekas nevar notikt. Jā, tātad kāpēc ir bijis šis pārkāpums? Ja ir mašīna neefektīvi izmantota, kas ir neefektīvi? Atrodiet man krimināla likumā tādu terminu neefektīvu, nav tāda, par to nav paredzēta atbildība, nesaimnieciska rīcība, nav krimināla likumā. Krimināla likums paredz atbildību tad, ja ir noziedzīga darbība vai noziedzīga bezdarbība, kuras rezultātā ir nodarīts kaitējums. Tāpat šeit ir virkne atzinumu, kur ir rakstīts, ka iespējams tiks nodarīts kaitējums. Par iespējams krimināla atbildība neiestājās. Un pēc tam, es arī jau vēl šorīt mēs šeit pārunājam, es vērsu uzmanību to, ka krimināla atbildība, tas ir smagākais atbildības veids. Ir arī, un to arī iepriekšējie runātāji pieminēja, ir gan civiltiesiskā atbildība, ir gan disciplinārā atbildība. Tieši runājot par civiltiesisko atbildību, viņi ir daudz vairāk un plašāk jāizmanto. Nav jābaidās vērsties tiesā ar prasību pret tiem ierēģiem, pret tām amatpersonām,
kuru darbības vai bezdarbības dēļ ir iestājušies šīs kaitīgās sekas un ir nodarīts valstī zaudējums. Tā kā mans laiks ir beidzies, paldies un uz veiksmīgu sadarbību. Paldies Kalmēra kungam, un es ceru, ka šis pētījums vai audits, kas būs pabeigts gada beigām, būs tāds labs priekšmets, ko apspriest kopēji abām institūcijām un tiešām panākt šos mērķus, par ko šeit tika runāts. Kā nākamajam lūdzu vārds knapu priekšniekam Jaroslavam Stačenkam. Labdien, klātesošie, labdien, cienījama valsts kontroliere. Laikam turpinot iesakto, mana prezentācija varbūt sākumā nebūs tik arī pozitīvā, dēļ tā, kādas sekas varētu iestāties vienkārši šauri runājot par interešu konfliktu un kura tā ir loma valsts kontrolē un korupcijas novēršanas apkarošanas biroja. Un, protams, turpinot arī Kalmēra kunga teikto attiecību uz atbildību, tad es pilnīgi piekrītu, ka bez arī krimināla atbildības, disciplināra atbildība, civiltiesiska atbildība, un šeit ir, kas pašas beigas man būtu pieminēta, tas ir arī administratīva atbildība, ko, es domāju, mēs vairāk varam domāt, izmantot, lai turpmāk valsts amatpersonas atturētos no tiem pārkāpumiem, ko bieži vien valsts kontrole arī konstatē. Tēma principā ir šaurākā, es arī ņemot vērā to, ka 15 minūtes man arī ir, tad arī pie tās pieturēšos un sākšu ar to, kas vispār tās interešu konflikts ir, un visiem jums ir zināms, ņemot vērā to, ka jūs arī strādājat un konstatējat, un paldies jums par to, ka jūs sūtāt mums savu informāciju, lai mēs rēģētu. Principā situācija, subjekts ir valsts amatpersona, un tā valsts amatpersona rīkojas nevis sabiedrības intereses, bet tieši pieņemot lēmumus, piedalās kaut kādas darbības veikšana par savām interesēm, par radinieku interesēm un darījumu partneru interesēm. Un kur ir šeit tās smagākais, varbūt nepatīkamais no manas puses teiktams, jo mēs dažreiz neiedomājamies par tām sekām un bieži vien iedomājamies par to, ka tas ir triviāli, pieņemsim, lēmumu pieņemšana, prēmijas izrakstīšana sev un tā tālāk, bet vienkāršais piemērs, kas varētu veidoties interešu konflikta situācija, pieņemsim valsts amatpersonas divas, veido kopējo kapitāla sabiedrību, un šis kapitāla sabiedrība piedāvā kaut kāda veida pakalpojumus. Protams, tālāk notiek naudas plūsma iekšienē, lai pēc tam šie naudas līdzekļi aizietu paši sev dibinātiem uzņēmumiem kapitāla sabiedrībai. Nu, protams, šeit uzreiz kā klasisku varam minēt par interešu konflikts, komercdarbības ierobežojums, noteikto kontrolas funkcijas veikšanas ierobežojumu, ienākumu gūšanas un tā tālāk. Un es, lasot arī 2009. Gadā vienu no atzinojumiem, kas bija publiski izskanēts, un tas ir sakotnēja, principā tā ir tā schēma, kas veidojas no tā praktiskā, kas tajā atzinumā atspoguļos. Paldies Dievam, ka tas nav Latvijā, bet jums varbūt ir zināms, Krievija ir, pieminot arī šeit vairākas reizes Ļeņinu, ja, tad pieminēšu arī Krieviju. Šī situācija, tas ir tas HES, kas bija Sibīrijā uzcelts, un tā rezultātā vienkārši pēc tā sakotnējā atzinuma, kas bija publiskajā telpā izskanēts, tad galvenais inženieris, galvenā gramatvedi veidojot firmu, un pēc tam piedāvot to remonta pakalpojumus agregātam tieši šim HES, saņēma naudu, un, protams, it kā viss kārtība būtu, ja vien nebūtu liels materiālais zaudējums, dēļ tā, ka vienkārši tās agregāts, kam bija interešu konflikta veicamie remonta pakalpojumi, pārtrauca strādāt tā, kā pienākas, ja, un tad visam reģionam ir lieli materiāli zaudējumi, un 74 cilvēki zaudēja bojā. Nu, attiecībā uz Latviju, tad, protams, varam arī runāt par to, ka Latvija arī ir HESI, Latvija ir arī skolas, kur bieži vien mēs arī varam konstatēt, ka valsts amatpersonas vai medicīnas iestādes, kas mēģina dibināt firmas, mēģina ar savu to firmu vai iepirkumiem piedalīties, un, protams,
piedāvāt to pakalpojumus. Nu, jā, tie pakalpojumi ir kvalitatīvi, tas ir viens, bet no otras puses, sniedzot to pakalpojumu, bieži vien, kāpēc tie ierobežojumi ir, lai padarītu to caurskatāmu procesu un padarītu to, lai būtu 4 acu princips attiecībā uz neiespējamību tādas situācijas vispār būt realizējamas vispār, kā tādas situācijas, lai nebūtu. Un, protams, likumā ir centralizētā likuma, ir noteikti ierobežojumi, un šeit ar dzeltenu ir izdalīti, kas ir informēti. Mēs, kā korupcijas apkarošanas birojas, no valsts kontrolas puses un ar sarkano ir par interešu konfliktu un rīcību ar valsts un pašvaldības mantu. Un, protams, šī situācija mēs uz tiem rēģējam dažādi, gan brīdinot, gan arī valsts amatpersonu sodot, arī dažos gadījumos ir arī civiltiesiski pēc tam prasot atlīdzināt valstī atpakaļ interešu konflikta rezultātā pieņemto to labumu. Bet mērķis visiem tiem ierobežojumiem ir tāds, lai mēs nodrošinātu valsts amatpersonas darbību sabiedrības intereses, novēršot jebkuras valsts amatpersonas radinieku darījuma partneru ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību un, protams, atklātā un atbildīga darbība sabiedrības priekšā. Un, protams, katrs no mums, kā valsts amatpersona rīkojoties ar valsts līdzekļiem, pašvaldības līdzekļiem, tad, principā, jārīkojas atklāti atbildīgi, lai veidot uzticību kopumā valstī, jo katra valsts amatpersona ir tas valsts elements. Valsts kontroles darbības mērķis, šī situācija, tas ir citāts no jūsu likuma, noskaidrot, vai rīcībā ar līdzekļiem ir efektīva, pareiza, ekonomiska un tiesiska, sniegt rekomendācijas atklāt to trūkumu novēršanu. Un, protams, saliekot kopā gan KNAP mērķi, konstatējot interešu konflikta, gan arī valsts kontroles mērķis, veidojas kopīgs mērķis, atklāta, godīga, atbildīga un tikai sabiedrības intereses strādājoša valsts pārvaldē, kas tiesiski, ekonomiski, efektīvi rīkojas ar valsts un pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu. Runājot par šiem virzieniem, tad, protams, pamatā tie ir 46. valsts kontrolas likuma izdalīti virzieni. Es katru neminēšu, bet kam pašlaik uz nākotne un uz perspektīvu veicamā, varbūt kopīgā darbība, tas ir, protams, tas, kam ir sabiedrības, biedrības nodibinājumi, fiziskas personas, tie, kas rīkojas ar valsts un pašvaldības mantu. Jo, ko mēs konstatējam, tūlīt es šito slaidu izlaidīšu, konstatējam, ka ir interešu konflikta līkumā ierobežojums attiecībā uz rīcību ar valsts un pašvaldības mantu, un bieži vien mēs mēģinām to piemērot, bet tā norma, kas pašlaik ir, nav tik skaidra, nav tik precīza, lai viņu piemērot, un piemērot tādā veidā, lai pēc tam vērsties pie valsts amatpersonas ar administratīvu atbildību, ar civiltiesisku atbildību. Tas ir pirmkārt, un šī situācija varu pateikt, ka 2 nedēļas atpakaļ, kur ap 2 nedēļām mēs sniedzam savus priekšlikumus arī Saeimai, lai rosināt grozījumus ne tikai 18. pantā rīcībā ar valsts un pašvaldības mantu, citos pantos, lai efektīvāk šo mehānismu padarīt. Un, protams, šeit aicinājums turpināt sniegt mums informāciju, un es domāju, ka ņemot vērā to, ka Saeimā ir tā, kas es ceru, ka atbalstīs mūsu priekšlikumus, tad padarīs šo procesu vairāk efektīvu un vairāk, šeit vairākas reizes tika celts jautājums attiecībā uz valsts amatpersonas atbildību, tad būtu iespēja tai atbildībai, to atbildību arī noteikt. Tas ir pirmkārt, un, protams, attiecībā uz nodibinājumiem, biedrībām, principā privatpersonām, kas rīkojas ar pašvaldības mantu, pašlaik ir diskusija attiecībā uz valsts amatpersonas statusa noteikšanu, kas ļaus jums kontrolēt, sniegt informāciju knabam mums, un attiecīgi uz to rēģēt saulaicīgi. Un, principā, runājot par pašu biroja darbību, tad te ir dati tikai par 12-13 gadu, tad šeit ir
tā statistika attiecībā uz informācijas saņemšanu. Nu, šeit pirmā vieta ir finanšu nodaļas saņemtie attiecībā uz revīziju, kas attiecas uz korupcijas apkarošanas biroju, un es varu jums pateikt, ka es katru gadu, nu tas ir jau 2. gads, ar nepacietību gaidīšu tos ieteikumus, jo šī situācija es arī vairākas reizes tiekoties ar valsts kontroles amatpersonām arī uzsveru, ka es neuztveru jūs kā tiešām kā ienaidniekus, jā, bet vairāk uztveru jūsu ieteikumus sniegto informāciju, kā vadlīnijas, kā man, kā iestādes vadītājiem jārīkojas, lai pilnveidot iestādes darbu, lai tā darbība būtu efektīva. Un es domāju, ka šīm principam jābūt arī ne tikai KNABA, bet arī citas tiesību aizsardzības iestādes, kas attiecas uz citiem virzieniem, ko mēs saņemam, tad, protams, tas ir izmeklēšanas nodaļas saņemtie materiāli, ko ir jāvērtē nevis administratīvā, bet vairāk tādā vai ir vai nav noziedzīgs nodarījuma sastāvs. Nu, Kalmēra kungs jau bija teicis attiecībā uz šo, līdz ar to es neatkārtošos, bet kas attiecas uz interešu konfliktu un to darbību, tad 12. un 13. gada tas visvairāk arī saņemta informācija no jums, un no šīs informācijas gan bija tas valsts amatpersonas, pie kuram mēs vēršamies, gan ar brīdinājumiem, gan ar naudas sodiem, un es ceru, ka nākamreiz, kad jūs nāksiet pie tām pašām institūcijām, tas jau būs novērsts. Un, protams, viens no virzieniem, kas pašlaik veidojas mums sadarbībā ar valsts kontrolieri, tas arī jautājums par iespējamo izglītošanos, kopīgu izglītošanos iekšienes, attiecībā uz izpratnē, ko jūs kā valsts kontrole varat izdarīt, un to informāciju, ko mēs varam pēc tam izmantot arī tā skaitā vērtējot ne tikai administratīvajā jomā, bet arī vērtējot, vai pastāv vai nepastāv šeit noziedzīgs nodarījums. Tas ir viens, un otrs, protams, uz nākotnē vērsta rīcība, jo ņemot vērā to, ka jūs vērtējat institūcijas un jums ir zināšanas, profesionālās zināšanas, jau pietiekoša liela prakse, tad, protams, pievērst uzmanību varbūt vai iestādē ir izstrādāti tie riski, kas iestādē novērstu interešu konflikta vai citu ierobežojumu neievērošanu, ja, attiecībā uz iekšējiem procesiem, vai pastāv vai nepastāv interešu konflikta situācija. Un, protams, šeit, nu, es nedaudz pa priekšu aizgāju, bet nākamais solis pēc tam, kad Saeima, es ceru, grozīs tos mūsu tās normas attiecībā uz rīcību ar pašvaldības mantu, tad, protams, nākamais, kas būs ne tikai, pieņemsim, šeit krimināla, disciplināra, bet arī administratīva atbildība valsts amatpersonām, jo es domāju, ka varbūt pietiktu ar to, ka arī 1. vai 2. posms būtu iziets, lai novērst valsts amatpersonas no smagākā pārkāpuma. Paldies jums par uzmanību, un, protams, es arī gaidu jautājumus no jūsu puses arī pašas beigās. Paldies Treķeneku kungam, un es domāju, tiešām jautājumi būs, jo tiešām atbildība un sankcijas, tas vienmēr visus interesēs, bet tā tiešām nav tik ļoti vienkārša lieta, kā tas izliekās. Un nākamo lūdzas runātāja, tātad valsts kanclers direktora Elita Drēmane. Labdien, ļoti cienījumā valsts kontrolieri, godāmie klātesošie. Paldies jums par iespēju uzstāties šajā konferencē un faktiski diskutēt par mums visiem tik ļoti nozīmīgām tēmām. Mana uzstāšanās tēma nav vienkārša. Tā ir atbildīga un profesionāla, kā arī krietna un rūpīga saimnieka attieksme pret valsts mantu ierēģņu ikdienas darbā. Atbildīga un profesionāla un krietna rūpīga saimnieka attieksme. Tas ir nākotnes vēlējums, vai tā ir ikdiena? Tas tās retorisks jautājums. Lai būtu atbildīga, profesionāla un rūpīga saimnieka attieksme pret valsts mantu, tādai būtu jābūt arī pašai valsts pārvaldē. Jo attieksme pret lietām ir atkarīga no būtības. Ja ierēdnis ir atbildīgs, profesionāls, tad arī viņa darbi runā paši par sevi. Un attieksme pret valsts mantu būs kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
ne tikai attieksmi pret valsts mantu, arī pret jebko, ar ko ierēdnis saskarsies savā veicot ikdienas pienākumus. Diemžēl patreizajā brīdī varam tikai sapņot par atbildīgu un profesionālu valsts pārvaldi. Negācijas ar dārgām apmācībām, masveida naudas balvas izmaksas visiem bez izņēmuma, lai iztērētu darba samaksas fondu gada beigās, superdārgas IT tehnikas iegādes vēl aizvien ir valsts pārvaldes dienas kārtībā, diemžēl, bet tas ir fakts. Un šādi gadījumi valsts kancelejā ir likuši aizdomāties par speciālu apmācības kursu nepieciešamību visaugstākā līmenī iestāžu vadītājiem, jo nebija jau bez iestādes vadītāja svētības šādi iepirkumi ir īstenoti. Es nesaskatu saimnieku attieksmi minētajos piemēros. Drīzāk gan kalpa attieksmi, kurš ilgu laiku dzīvojas nabadzībā, bet te pēkšņi kļūst noteicies par materiāliem resursiem. Vēl viena negācija, par ko šodien grib runāt, ir profesionāļu aizplūšana no valsts pārvaldes. Šī gada pirmajā pusgadā aizgājušo darbinieku skaits ministrijās jau ir sasniedzis 300 darbiniekus, jeb tas ir 1/3 no ministrijās strādājušo cilvēku kopskaita. Jāsaka, ka darba ministrijās ir atstājuši darbinieki, kur stāžs valsts pārvaldē ir bijis no 5 līdz 10 gadiem. Tātad tie ir valsts darbinieki, kuros valsts jau ir ieguldījusi līdzekļus, viņus apmācot. Tie ir cilvēki, kuriem attiecīgās institūcijas institucionālā atmiņa ir, un kas ir pati lielākā vērtība. Saprotamā valodā runājot, darbinieks, kuram ir šī institucionālā atmiņa, savus darba pienākumus vienmēr veiks daudz efektīvāk, jo viņa rīcībā būs fona informācija, kā konkrētais jautājums ir izcināts iepriekš. Darbinieks ar institucionālo atmiņu nekad nepiedāvās risinājumus, kas pagātnē ir cietuši neveiksmi. Jaunpienācējiem valsts pārvaldēm šādas atmiņas nav, jo tā var izveidoties tikai gadu gaitā. Tāpēc jaunpienācējs sākotnēji nekad nebūs tik efektīvs kā darbinieks ar institucionālo atmiņu. Savukārt profesionāļi, kas izlemj pamest darbu valsts pārvaldē par labu privātuma sektoram, būtu pat labi un ļoti vajadzīgi mūsu valstī, mūsu valsts pārvaldē, ir sevišķi jau gatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Galvenais iemesls profesionāļu aiziešanā ir nekonkurētspējīgais atalgojums. Eksperts ar 5 gadu stāžu valsts pārvaldē saņem aptuveni 50% atalgojumu, ko varētu saņemt privātā sektorā. Un pēc aiziešanas no valsts pārvaldes visticamāk arī saņem šādu atalgojumu. Jautājums. Kas būtu tas, kas patreizajā brīdī tomēr varētu motivēt profesionāļus palikt darbā valsts pārvaldē, arī pie nekonkurētspējīga atalgojuma? Jo cilvēks jau nepārtiek tikai no maizes. Manuprāt, tā varētu būt misijas apziņa un vēlme ar savu darbu piedalīties valsts pārvaldes sakārtošanā. Lai šāds cilvēks izšķirtos par labu darbam valsts pārvaldē, viņam būtu jāredz, ka valsts pārvaldes pārmaiņu procesi ir sākušies un tie ir neatgriezeniski. Tikmēr valsts pārvalde no šādām aiziešanām tiek vājināta. Un šī situācija iet roku rokā ar vēl vienu negatīvu tendenci, tas ir korupcijas uztveres indeks. Latvijā, kas joprojām vēl ir kritisks, 2012. gadā tas bija 49 balvas no 100, ierindojot Latviju 54. vietā pasaulē. Latvija atpaliek no pārējām Baltijas valstīm un ierindojas Eiropas Savienības valstu lejasgalā. Salīdzinājumā Igaunijā korupcijas uztveres indeks ir 64, bet Lietuvā 54. Jautājums, vai ar šādiem resursiem varam nodrošināt krietnu un rūpīgu saimnieku attieksmi pret valsts mantu? Lai arī kā man gribētos atbildēt šo jautājumu pozitīvi, patreizējā brīdī es to nevaru. Valsts pārvalde ir valsts mugurkauls, kā jau izskanēja arī iepriekšējās prezentācijās. Jo tā būs spēcīgāk profesionālā ziņā, jo spēcīgāk būs valsts pārvaldes institucionālā atmiņa, jo mazāk iespējamība valsts pārvaldē iezakties tādām negācijām kā korupcija, negodprātīga valsts naudas izmantošana, šaura ekonomisku grupējumu interešu lobēšana, manipulējot ar ierēdni kā ar izpildu instrumentu. Mūsu lielākā kļūda iepriekšējā periodā, manuprāt, ir bijusi resursu lineāra griešana, nespējot saredzēt, ka tas ilgtermiņā daudz lielākus zaudējumus, kā īstermiņā ietaupītie latu tūkstoši. Te es gribētu teikt, ka arī šādā lēmumā grūti ir saskatīt krietnu un rūpīgu saimnieku attieksmi. Krīzes laikā valsts pārvaldē strādājošais netika novērtēts. Netika novērtēt valsts pārvaldē strādājošā cilvēka pienesums, ko viņš ilgtermiņā valstīm un sabiedrībai varētu sniegt. Tās ir jaunas idejas, tie ir jauni valsts attīstības virzieni, gal galā arī radošas idejas par iesniegušā cilvēku problēmas labvēlīgu risinājumu, kas ir daudz šodienas iesniegumu sūdzības pamatā.
Ģenerāla prokurors jau pieminēja gan policijas akadēmijas likvidāciju, gan arī problēmas ar izmeklētāju kapacitāti, ar ko mēs visi šodien saskaramies. Tagad, kad krīze ir aiz muguras, sākuma apjaus krīzes laikā pieņemtā lēmuma, mehāniskās resursu griešanas nelabvēlīgās sekas, ar kurām ik viens no mums saskars ikdienā saņemot visdažādākos valsts pārvaldes pakalpojumus, par kur kvalitātei ikdienā saņemam neskaitāmas sūdzības. Valsts pārvaldes kapacitāte ir vāja. Par novatorismu, ideju radošumu, klientu orientētu attieksmi kā valsts pārvaldes zīmolu un ikdienu patreizajā brīdī runāt vēl nevaram. Mūžīgais jautājums, ko darīt, kā labot situāciju, kā panākt, lai valsts pārvalde līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā kļūtu par spēcīgu valsts mugurkaulu un valsts attīstības dzinulu. Manā skatījumā primārais ir morāls un materiāls dabas jautājums. Misijas apziņas veidošana un valsts pārvaldes vērtību veidošana. Vislielākā problēma manā skatījumā ir tā, ka arī pagājuši vairāk kā 20 gadu pēc neatkarības atjaunošanas, Latvijā tā arī nav izveidojies Latvijas valsts pārvaldes identitāte ar savu vērtību skalu. Un tas ir visu problēmu cēlonis. Ja nav misijas apziņas un iedibinātas vērtības, tad cilvēks līdzinās Niedrei ezerā, kur vējš pūš, tur Niedra arī lokās. Ikvienam valsts pārvaldē strādājušam savs darbs būtu jāuztver kā misija, kur viņš veic mūsu valsts un līdzcilvēku labā. Un tieši no šādas prizmas raugoties viņam būtu jāveic katrs sava amata pienākums. Tas nozīmē, ka valsts pārvaldē nedrīkstētu nonākt nejaušs cilvēki, bet tikai tādi, kuriem būtu šī misijas apziņa. Cilvēki ar misijas apziņu nerīkotos birokrātiski, nenodarbotos ar atrakstīšanos tā vietā, lai risinātu līdzcilvēku problēmas pēc būtības. Cilvēki ar misijas apziņu nebaidītos stāties drosmīgi pretīm arī negodprātīgai politiķu rīcībai un manipulācijas centieniem, bet ar savu valstisko godprātīgo rīcību šādos gadījumos politiķiem būtu piemērs. Bet, lai šādi cilvēki gribētu strādāt valsts pārvaldē, ir jāmaina arī sabiedrības stereotipi par valsts pārvaldi kā par purvu, kas tikai un vienīgi noēd nodokļu maksātāju naudu, un par ierēdni kā par slinku, korumpātu, birokrātisku nejēru. Esmu ievērojis, ka tagad tā ir kļūst par modes lietu, aiziet no valsts pārvaldes un kā kādas NVO pārstāvim publiski ķengāt valsts pārvaldi. Lai gan pirms neilga laika ķengātais pats ir bijis valsts pārvaldes sastāvā. Arī šāds konformisms neliecina par krietni un rūpīgu saimnieku garu, bet, manuprāt, par verga dvēseles sindromu, jo kritizēt ir viegli, to var ik viens. Kaut ko ar savu darbu mainīt uz labu, ne katram pa spēkam. Jo ilgāk šāda negatīva nostāja tiks kultivēta, jo lēnāk būs valsts attīstība, jo gaišie prāti nesteigsies savu darbu dzīvi saistīt ar valsts pārvaldi. Tieši otrādi. Meklēs iespēju, kā to pamest, jo pagaidām te nav ne prestiža, ne labas algas. Kas būs rezultātā? Nebūs ne ekonomikas izrāvieni, ne cieņpilnas prezidentūras, jo nebūs sevi intelekti, kas radīs rezultātus, kuru mēs visi ceram. Teiciens, kadri izšķir visu, arī man ienāca prātā gatavojoties šai konferencei. Un tik tiešām, domāju, ka šajā ziņā nekas nav mainījies arī šodien. Kadri patiešām izšķir un izšķirs visu. Profesionāls darbinieks ir ik viens valsts pārvaldes iestādes vadītāja galvenais instruments un veiksmes faktors. Iestādes vadītājs var būt pat ļoti profesionāls un erudīts, bet ja viņam nebūs spēcīgas komandas, rezultāti nebūs, jo viens nav karotājs. Tāpēc viena no valsts kanclējas darbības prioritātēm ir valsts pārvaldes cilvēku resursu attīstība. Pat labam strādājam pie jaunā valsts dienesta likuma izstrādes un valsts pārvaldes darbinieku ētikas principu rokas grāmatas. Sadarbībā ar valsts administrācijas skolu veicam un veiksim valsts pārvaldes mērķtiecīgu apmācības procesu, lai visos valsts pārvaldes līmeņos, sākot no vecākā referenta līdz iestādes vadītājiem, stiprinātu valstiskumu misijas apziņu. Laimes lācis neatnāks un gatavs risinājums paplāts mums neatnesīs. Gaidīt, ka kāds kaut ko izdarīs mūsu vietā, tā nav krietna un rūpīga saimnieka filozofija, bet gan verga dvēseles filozofija, kas gaida vagaru, kurš pateiks, kā darbs darāms. Nepiekrīt viedoklim, ka birokrātija pat nav spējīga sev sakārtot, un ka tas iespējams tikai no ārpuses. Tas ir tikai viens viedoklis. Manu kolēģu viedoklis ir, ka tas ir iespējams. Mums pašiem valsts pārvalde būs jāsakārto. Process jau esam uzsākuši, tas ir neatgriezenisks. Un te būs nepieciešama arī pārējo varas atzaru un neatkarīgo institūciju, gan valsts kontrolas, gan arī ģenerāla prokuratūras palīdzīgā roka, lai mēs visi kopīgi sasniegtu mūsu kopīgo mērķi, profesionāli un atbildīgi valsts pārvalde, kurā dominē saimnieki, nevis verga dvēseles apziņa. Paldies par uzmanību! Paldies Drēmanas kundzei.
Un nākamā lūdzu ir nevalstiskās organizācijas sabiedrības par atklātības dēlnu padomas priekšsēdētāja Ines Voigta, kura, cik es zinu, nav bijusi valsts pārvaldē. Labdien, cienījamā valsts kontrolieres kundze, cienījamie diskusijas dalībnieki pie garā baltā galda, un labdien visi klātesošie. Jūsu ir tik daudz, un tas skats uz šo telpu ir tik dziļš, līdzīgi kā es domāju, tad, ja jūs sanāktu kopā valsts kontrolē un runātu par to, ko jūs redzat tajās iestādēs, ko jūs pārbaudat un par kurām jūs veicat revīzijas. Un arī šodien mēs šeit esam savākušies kopā, lai veidotu skatu par to lielo bildi. Es domāju, ka tas dzimšanas dienas un gadskārtis ir tas brīdis, lai runātu par to, kur un kādā veidā mēs atrodamies. Un paldies par Rolandu par manis iepazīstināšanu. Es domāju, ka būtu prātīgi, es gribētu, lai tad teiktu, ka es pārstāvu sabiedrisko organizāciju, jo tas nevalstiskais, īpaši Dreimans kundzes pēdējās uzstāšanās kontekstā izskan kā tāds liels, kā tāda liela pretruna. Kaut gan es šeit esmu šodien nākusi, lai runātu par to, kas mums ir kopīgs, un runāt to cilvēku vārdā, kuri nestrādā valsts pārvaldē, bet kuriem rūp mūsu valsts attīstība, lai tā būtu godīga, kārtīga, atbildīga, un lai mēs kopā par to varētu domāt, kas ir jādara, un viens otru arī mazliet uzraudzīt un pamācīt. Tas apakšvirsraksts manai uzstāšanai bija arī par to ētisko ceļu. Es gribētu drīzāk to saukt jautājumu par pilsonisko ceļu. Un droši vien arī jums, kas strādā valsts kontrolē, ikdienā rodas tas jautājums, jā, mēs darām savu valsts darbu, taču šis pilsoniskais, bez tā pilsoniskā, kā tālāk tas, ko es esmu izdarījis, attīstīsies, bez tā nevar iztikt. Un es ļoti gribētu cerēt, ka tā dzirksts, ko mēs arvien vairāk un labāk redzam valsts kontrolas darbā, nepazudīs. Jā, mēs katrs darām savu darbu, mums ir lomas, taču mums visiem jāstrādā ir kopā. Kas ir tā lielā bilde? Es nāku no Delnas, kura 15 gadus šogad ir 15 gadi, kopš dibināta mūsu organizācija, iestājas par Latviju brīvu no korupcijas. Un mēs varētu arī, tāpēc viena no tām lielajām bildēm, tā aina, ir par pasaules karte no korupcijas indeksa skata. Elīt, jūs varat paskatīties, man ir tāda ar sarkanu, jums bija cipari, man ir tā pasaule, kurā lielākā daļa pasaules ir ar ļoti sliktu stāvokli korupcijās, un jo dzeltenāk paliek karte, jo labāk ir situācija. Un mēs esam tajā vietā, kur ir pusi uz pusi. Elīt jau teica, mūsu indeks no 100 pagājuši gadu bija 49, un tā mēs esam attīstības gados augstāk, krīzes gados zemāk no tās puses, un nekad neesam tikuši pāri tai pusei, tai atzīmei. Nav tik svarīga tā vieta, kurā mēs ierindojamies šo pasaules valstu lokā, jo, kā mēs redzam, ir tik daudz valstu, kurās cīnās ar korupciju. Jautājums ir, kā mēs paši jūtamies un ko mēs paši varam izdarīt. Un tā ir tā vide, kurā valsts kontrolē ir jāstrādā, tā ir tā vide, kurā mēs atrodamies. Šo indeksu veido ekspertu viedokļi, uzņēmēju viedokļi, taču arī, ja mēs prasam iedzīvotājiem, viņi ir līdzīgi pesimistiski atsevišķās jomās, optimistiski par to, kas notiek. Korupcijas un sliktas pārvaldības otrā puse ir laba pārvaldība. Un Delnai ir ļoti svarīgi meklēt šīs labās un pozitīvās atbildes, saprast, kā mēs varam attīstīties un kas mums ir jādara, meklējot pozitīvās lietas. Un tāpēc, tad, kad mēs skatāmies uz valsti, tad mēs skatāmies no valstiskā goda prāta. Un šis ir tāds tā kā romiešu templis, kurā ir 13 kolonnas,
kurām visām ir jābūt pietiekami stiprām un labi attīstītām, lai varētu to valstisko godaprātu, to jumtu noturēt. Šie pilāri, sākot no Saeimas, daudzas tiesību sargājošās iestādes, KNAPS, mums ir vesels pilārs, tiesavara, izpildvara, arī privātajā sektorā, sabiedriskās organizācijas, mēdīji, bizness, ir daļa no šī valstiskā godaprāta, un, protams, arī valsts kontrole ir vesels, stiprs pilārs. Un nav tā, ka par godu šai konferencei jūs ieliku pa vidu kā ļoti stipru, kas varētu noturēt arī tad, ja tie pārējie gali nogāstos. Un jums ir ļoti liela nozīme. Vienlaicīgi jūs, protams, arī esat tie, kas īpaši to valstisko sektoru arī pārbauda un uztur kaut kādā kārtībā, izņemot to vienu galu, kas ir Saeima un likumdevējs, par ko mēs ar Siliņas kundzi un citiem deputātiem un arī ar valsts kontroli šobrīd runājam. Kā mums strādāt pie tā, lai tā māja nebūtu tik nepilnīga, kā tas izskatās šajā ainā, un tas ir tas mūsu vērtējums, izveidojot šo valstiskā godaprāta sistēmas izvērtējumu, kur mēs esam nonākuši un atraduši. Jūs droši vien jau esat dzirdējuši, ka tieši priekš valsts kontroles ziņas šajā pētījumā ir ļoti labas. No visiem pilāriem jums ir klājies vislabāk, un no 100 punktiem tie ir 92. Un man likās ir interesanti paskatīties, bet ko tas nozīmē. Un citiem ir klājies mazliet sliktāk, un mēs skatījāmies uz 3 lietām. Uz to pamatspēju, kāda jums ir resursi un neatkarība, veikt savus pienākumus, kāda ir jūsu pārvaldība un kāda ir tā loma, ko jūs pildat sabiedrībā. Un tā pamatā mēs skatījāmies uz visām institūcijām. Un tas, kur tas uzlabojums varētu būt labāks, ir resursi. Patīkam atbildi, vai ne? Mēs no malas skatoties redzējām, ka resursu nepietiek un resursu arī atkarība no Saeimas lēmumiem varētu uzlaboties. Un tas, par ko arī jau bija šajā diskusijā sākumā runa par sodu atklāšanu un pārkāpumu novēršanu, par to, ka jā, šie ieteikumi ir, taču efektivitāte un tas, kā citi to ievieš, varētu uzlaboties. Protams, tas jūsu darba kvalitāte un tas, ko valsts kontrole var pienest, lielā mērā ir arī raksturīgi ar to, ka valsts pārvalde savukārt bija otrā sliktākā situācijā, knapi tiekot pāri 50 punktiem no 100. Tiesības sargam negāja šajā novērtējumā ļoti labi, bet tur bija pārmaiņas, kad mēs pētījām pirms vairāk nekā pusotra gada, un to mēs atstājām malā, bet tālāk bija viss privātais sektors ar resursiem un savu spēju saprast godīgu pārvaldību privātā sektorā, bet pašai valsts pārvaldei arī ir problēmas, un tās ir tās lietas, ko valsts kontrole ikdienā redz, un tas ir tas, ko mēs no valsts kontroles kā sabiedrība sagaidām, lai šīs lietas uzlabotos. Un no katra tas, ko mēs kopumā no šīs lomas gribētu un gribam redzēt, ir kārtīgi izdarītu darbu. Mēs negribam redzēt sīkumainību, bet mēs gribam redzēt principialitāti, lai būtu ne tikai 12 santīmi kaut kur nepareizā ailītē ierakstīti, bet būtu arī šī lielā bilde un pamatlietas izvērtētas. Un tad mēs kā sabiedrība, dažādas ieinteresētās institūcijas, kas strādā ar vietām, kur tiek veikta revīzija, tad mēs varam to izmantot tālākā darbā un jau strādāt arī pie kopīgas ieviešanas. Man ir labs piemērs no aizsardzības ministrijas, ko es kopumā vērtēju kā labu valsts pārvaldes vienību, kurā ir daudz labas pārvaldības ieviests, taču tādas lielas strateģiskās plānošanas par spīti visam NATO un tā tālāk nebija. Tās sazobes ar budžeta, sazobes ar plānošanu, ko mēs pirksim, kādus tankus, kuģus, un mēs redzējām, ka ir arī bijušas problēmas aizsardzības ministrijā ar kuģiem, kuri ir lietoti un kuriem nav lietošanas instrukcijas, un
kādas tik vēl problēmas nerodās un vispār vai mums tieši šos kuģus vajadzēja. Un tā bija tieši valsts kontrole savā ikgadējā pārskatā norādīja uz šo lielo dokumentu trūkumu. Mēs, un katrs cilvēks, kas skatās vakarā TV ziņu raidījums, nevienmēr tic šiem dokumentiem. Es zinu, ka valsts kancelēja tic un strādā pie tā, lai tie kļūtu par nozīmīgiem dokumentiem. Un es noteikti arī piedaru pie tās grupas, kur ir ļoti svarīgi tomēr arī valsts pārvaldē zināt un pateikt. Tiem nav jābūt formāliem papīriem, jo papīrs pacieš visu, bet ir jābūt arī tai pārskatāmībai, lai mēs varētu zināt un saprast, īpaši, ja mēs gribam tērēt daudzus miljonus paši savai attīstībai. Un ir vēl viena lieta, kur es redzu gan sadarbību, gan līdzību, un ar sabiedriskai organizācijai, kāda ir Delna un valsts kontrolei, tā tomēr ir nelikties mierā ar savu sasniegto vai ar to izdarīto. Tas darbs nebeidzas ar revīzijas ziņojumu uzrakstīšanu. Jā, valsts kontrolē ir ļoti labi rezultāti par rekomendāciju ieviešanu, ir tikai daži, kas nav izpildīti, bet taču skatīties uz būtiskajām lietām, kas nav ieviestas, un skatīties uz to, lai tas tiek ieviests pēc būtības. Jūs esat profesionāļi, jūs noteikti varat izdomāt, kā savu formālo instrumentu ietvarā skatīties uz lietām arvien vairāk un vairāk pēc būtības. Un tad arī lēnām es varu sākt atbildēt uz to savu jautājumu, valsts kontroles soģis vai atbildīgas valsts pārvaldes valsts. Un tā jau mums ir ar tām iestādēm. Valsts kontrole tika izveidota 20. gados, un cilvēkiem patīk tas vārds kontrole. Ja, viņi dažreiz zvana, viņi citreiz, ja nezina par knābu, tad viņi saka, valsts kontrole varētu atnākt un to visu sakārtot. Ja, tas vārds kontrole izklausās labi un spēcīgi. Vienlaicīgi ne katrs vārds, kas mums ir dots valsts pārvaldē, vienmēr spēlē to pareizo un labo lomu, jo tas ieteikuma veids un sagaidīt to otru pusi, ģenerālprokurors teica, ka jābūt ar divām pusēm, kas kaut ko dara. Patiešām ir jābūt abās pusēs, jābūt ieteicējiem un tiem, kas spēj īstenot un grib ieklausīties. Un ieklausīšanās un sadarbība ir kaut kādā mērā pretrunā ar vārdu kontrole. Un tāpēc ir svarīgi, ka jūs turpinat meklēt to savu lomu 21. gadsimta valsts pārvaldē un varbūt kaut kādā mērā ietekmēt un veidot, lai tās lietas, par ko runāja Dreimens kundze, ietu mazumā. Un lai jūs neatlaistos no dienvidu tiltiem, kas ir tas viens spilgtais piemērs, mēs godinot valsts kontrolas atzinumus un tos pirmos faktus, kas parādījās, mēs varējām teikt, jā, dienvidu tiltā iespējams ir pazudusi nauda, ir jautājums par 27 miljoniem. Tā bija valsts kontrola, kas ļāva runāt par faktiem, tā bija valsts kontrola, kas ļāva runāt par faktiem Rīgas ostā. Tās jomas un vietas, ko cilvēki redz. Ir labi, ka ģenerālprokurors nesauc lietas, ja, tas var izsaukt citas lietas. Es varu saukt lietas tajos vārdos, kā par to runā cilvēki, un ir ļoti svarīgi, ka un valsts kontrola neatlaidās. Policija teica, nē, mēs neko nevaram atrast, nemāk, negrib, vai kāds viņiem maksā par to, no cilvēku viedokļa ir pilnīgi vienalga. Bet ir ļoti svarīgi, ka valsts kontrole gāja atpakaļ un teica, nē, jums ir jāizmeklē. Un es dzirdu arvien vairāk un labākus piemērus tam. Un valsts kontrolieris, galvenā amatpersona valsts kontrolē un kolektīvs, es ceru, ir kā spogulis parasti. Tam spogulim ir tāda pozitīva tendence, un es ceru, ka tā enerģija, ko mēs šobrīd sadarbībā esam sākuši atklāt, arī izplatīsies, un mēs varam strādāt daudz plašākā vietā un jomā. Tā kā beigās man ir daži novēlējumi gan valstī kopumā, kāpēc mums ir vajadzīga valsts kontrole, kāda tā ir vajadzīga, gan arī pašiem uz iekšu. Man liekas, ka ļoti simboliski un ļoti svarīgi, ka runājot par to, ka ir citām iestādēm jābūt
saprotamām sistēmām, viņiem jāsaprot, kas tur notiek, ir tas, ka arī valsts kontrole ir uzsākusi, jūs esat uzsākuši paši sevi pārbaudīt. Gan iekšēji, gan sadarbojoties ar kolēģiem ārzemēs. Un noteikti neaizmirstiet to pateikt arī politiķiem, kad jūs ar viņiem katreiz runājat, un citiem. Tas, kurš sāk ar sevi, tam ir divi tik liels spēks. Jo tas notiek no iestādes uz iestādi, bet tas notiek arī no cilvēka uz cilvēku. Otra ļoti svarīga lieta, ko es esmu dzirdējusi no valsts kontrolieris, ir runa uzsver spēja saprast sabiedrības intereses, nedomāt šauri resoriski, tai skaitā arī par to, vai visas mūsu rekomendācijas ievieš. Spēja saprast, ka sabiedrībai ir jābūt informētai, sabiedrība ir jāiesaista, jo tikai tā viņa var kļūt informētāka un profesionālāka. Un mums ir ļoti sarežģīta situācija Latvijā ar trauksmes cēlēju aizsardzību, ar cilvēkiem, kas redz nebūšanas savās darba vietās un par to ziņo, pret viņiem vēršas, viņi baidās pazaudēt savu darbu, jo ļoti bieži tā arī notiek. Katru reizi, kad tāds signāls parādās, mēs drīzāk gribam tikt vaļā no tā cilvēka, nekā atrisināt to problēmu un uzteikt šo cilvēku. Tāpēc valsts kontrolas loma šādā sistēmā ļoti, ļoti svarīga, un kā varētu sadarboties un attīstīt to, ka arī jums nav jāiet lielās revīzijas, bet jūs varat daudz ko ietekmēt, būtu svarīgi. Trešais novēlējums ir tā uzstājība, ko es pieminēju, novest lietas līdz galam. Jo tā ir viena laba līdera pazīme, un es gribētu, lai valsts kontrole ar saviem pozitīviem ieteikumiem ir viens līderis, kas noved lietas līdz galam. Ja jūs esat teikuši, ka tas ir nepieņemami, un tur ir kaut kāda līdzekļu izšķērdēšana bijusi, tad atrast tos stratēģiskos un taktiskos veidus un dabūt vienu ministriju, lai viņi dara savu darbu, un tas nav ierakstīts mandātā, tas nav ierakstīts likumā, bet tas ir tas, kas var mūs kopā novest pie tā nākamā soļa, un patiešām mēs varētu dzīvot labākā valstī. Lai jūs būtu atvērti jaunām idejām un sadarbībai, mēs esam sākuši runāt par to, vai valsts kontrole varētu palīdzēt uzraudzīt Saeimas finanses. Tas nav pilnīgi vienkāršs jautājums, bet ir skaidrs, ka nav labi un pareizi, ka daudzas citas neatkarīgas iestādes, Latvijas banka, Knaps, visus pārbauda. Saeima, protams, ir likumdevējs, bet Saeimas kancelē tērē to pašu nodokļu maksātāju naudu. Un radošā sadarbībā un uzklausot, es domāju, mēs varēsim atrast šo risinājumu. Ja tas būtu tā, jā vai nē, tad mēs neattīstītos, ne paši kaut ko šajā procesā saprastu. Un gribu šeit pateikt, kā Delna un kā sabiedrības pārstāvi, ir ļoti svarīgi, lai valsts kontrole turpinātu būt politiski neatkarīga un arī aizsargāta. Un mums kopā ir jāstrādā, lai tas varētu tādā veidā notikt. Tad varēs gan to burkānu, to ieteikumu, gan to pātagu, to sodu, kas arī pienākās tiem cilvēkiem, kas nav turējuši un spējuši būt atbildīgi, piemērot. Un tad arī jums būs tas gandarījums par savu darbu, un jūs redzēsiet, ka tā mazā lieta, ka tās stundas pie papīriem un dokumentiem ir jums atmaksājušās. Paldies un beigsim. Paldies Inesai Vojkai un paldies arī visiem mūsu šī paneļa runātājiem, kuri runāja par tām lietām, kas tiešām ir aktuāls saistībā ar valsts kontrolas revīzijas slēdzieniem, gan civiltiesiskiem, gan krimināltiesiskiem aspektiem, gan par interešu konfliktiem un ierēģu profesionalitāti. Un atlikušajā mums tādā laikā līdz konferences noslēgumam, tad varbūt laiks jautājumiem šīs sesijas dalībniekiem. Tā, mikrofons lūdzu. Šeit tuvāk. Bet varbūt tiešām, lai mēs taupītu laiku, runāsim par tām lietām, kas skar valsts kontroli. Ja? Tāda valsts kontrola un tās loma. Neapšaubām, es tikai par to ar vienu gribēju runāt. Jā. Pirmkārt, es gribēju izteikt sirsnīgu pateicību valsts kontrolē un valsts kontrolierē par to, ka šodien šīs konferences laikā es uzzināju ļoti daudz jaunu. Es par to nebiju gaidījis. Es nebiju gaidījis, teiksim, kā būdams klausītājs, lasītājs, skatītājs, un klausoties, ka lūk, valsts kontrole nosūtījis prokuratūrā, katru gadu nosūt prokuratūrai vairākus savus pārbaudas materiālus, izrādās, ka man bija pārliecība, ka katru gadu, beidzoties saimnieciskam gadam,
notiek tikšanās starp ģenerālu prokuroru un valsts kontrolieri, kur notiek tā saruna par to, kas ir izdarīts, kādi trūkumi revizijās, ko vajadzētu uzlabot un tā tālāk un joprojām. Ar lielu interesi es uzzināju, ka tas materiāls top tikai tagad. Ar lielu interesi es uzzināju, teiksim, šodien no Elītes Dreimans, ka lūk, ļoti svarīgi atrast tāds labus, augsti kvalificēts un labi atalgots vadītājs, lai uzlabotu ierēdniecības darbu. Runājot par ierēģņu aizplūdumu no ministrijām, ko jūs tikko minējāt un arī nosaucāt skaitļus, es gribētu nosaukt, ka, teiksim, vienā ministrijā reorganizācijas dēļ samazinājās aparāts uz pusi, otrā ministrijā aizgāja labi 20%, varbūt ne reorganizācijas dēļ. Es nesaukšu ministrijas un nesaukšu ministrus, ja? Ar kuru līmeni sākās tā profesionalitāte. Kur ir teikts, ka, teiksim, tieši atalgojums ir tas svarīgākais. Kas kontrolē ministriju kārtību? Sečaneka kungs šodien minēja, ka, lūk, viņi ir iesnieguši Saeimā priekšlikumus par interešu konfliktu novēršanas likumu tālāko uzlabošanu. Ja man atmiņa neviļ, tie būs jau 3. uzlabojumi šogad. Tie uzlabojumi notiek katru gadu. Man jautājums, vai nevajadzētu varbūt sākumā 7 reizes nomērīt un pēc tam iesniegt kompleksu priekšlikumu, kā labāk rīkoties ar publiskās mantas īpašumiem, kā tos apsaimniekot un kur šeit ir saskatāms interešu konflikts. Viena piezīme. Neviens šeit neteica, ka par vienu tādu ļoti interesantu momentu, ka valsts nekustāmie īpašumi ir vērtējami vairākos 10, ja ne 100 miljonos latu, un to uzturēšana katru gadu mērojama arī ar latu miljoniem, nevis ar 100 000 un tā tālāk. Jautājums ir, ja, teiksim, Kalmēra kungs ir nepamatoti iznomājis vai iznomājis telpu, tas ir milzīgs likuma pārkāpums, salīdzinot ar to, kā nesaimnieciski mēs rīkojamies ar šo te valsts mantu, kas faktiski pieder visiem nodokļu maksātājiem. Man šķiet, ka tie jautājumi ir vērti tam, lai ne tikai par viņiem runāt, bet arī, lai no tā visa izdarīt zināms secinājums. Kad es minēju arī par tiem likumprojektiem, kas nāk uz Saimu katru nedēļu, Elīte, es tomēr gribētu teikt, ka nav pareizi un nav labas pārvaldības simptoms, ka, teiksim, vienu un to pašu likumu sāk grozīt tai pašā laikā, kad viņš ir atvērts un ar viņu notiek darbs. Pie kam tie grozījumi, kas iesniegt kā atsevišķi likuma projekti, jūs man piedodiet, viņi ir tik niecīgi un tik tehniski, nesakarīgi. Piemērs. Tikko noslēdzās politisko partiju likuma izskatīšana. Tur bija viena jauna ideja, ka lūk partijas dibināšanas sapulcēm ir jābūt zvērinātā notāra apliecinātām. Pēc tam, kad jau tas likuma projekts bija apritē, parādās vēl viens likuma projekts, kur tās pašas politiskās partijas varēja apieties bez reģistrācijas apliecības, bet vienkārši varēja palūgt par attiecīgu samaksu apliecību par to, ka tās partijas ir reģistrētas. Vai tas ir vērts? Pie tiem likuma projektiem strādā darbinieki, ministriju darbinieki, tie iziet veselu pretprocedūru, kas ilgs pietiekami gari, kur ir tā koordinācija. Vai tas nav labas valsts pārvaldes, es teiktu, slikts piemērs? Man šķiet, ka tā tas ir. Balgobs, šis ir jautājums. Piedodiet, jautājums man ir sekojošs. Man ļoti gribētos dzirdēt no tās sarunas, kas šodien notika, kas konkrēti tiks plānots, mainīt, grozīt, darīt. Un man varbūt ļoti īsi, jo šeit nav runa par to, ka vajag veikt kaut kādu revolūciju vai kaut ko tam līdzīgi, bet par tiem konkrētiem momentiem, kas šodien izskanējuši. Elita, Kalmēra kungs, Stričēneka kungs, ko jūs varētu šodien vienā teikumā pateikt? Jā, rīt mēs ķeramies pie tā un tā. Paldies. Paldies. Es varbūt sākšu, tad ir... Ar ko sākās profesionalitāte, no kāda līmeņa? Es runāju šeit par vidēja līmeņa vadītājiem, departamentu direktori, kas tiešām ir aizgājuši no ministrijām, tie, kas ir strādājuši 5-10 gadus ministrijās. Vidējais līmenis, tas darba darītājs, tas īstais darba darītājs, kas sagatavo lēmumu projekts. Un tāpēc mums ir vislielākā bažas tieši par šiem vidēja līmeņa darbiniekiem, kas aiziet prom no valsts pārvaldes.
Par šiem likumprojektiem jau gadu esam iedzīvinājuši tādu kārtību, ka mēs nesūtam kā atsevišķu likumprojektu uz Saimu, tādā gadījumā, ja šis likums ir vaļā jau Saimā. Tas tiek kabineta sēdē, tiek lēmts, ka tas tiks virzīts kā priekšlikums. Ko mēs darīsim uz priekšu? Atbildu. Nākošgad ir plānots veidot elektronizācijas projektu īstenot, kas paredz, ka visi tiesību akti tiks gan izstrādāti, gan saskaņoti vienā vietnē ministru kabineta mājaslapā. Mēs pie šī projekta pašlaik jau esam uzsākuši darbu, un arī budžetā mums ir iedalīt līdzekļi. Tā skaitā arī par jūsu pieminēto problēmu tiks paredzēts, ka tiks veidots likumprojekta reģistrs, kur katra ministrija būs atbildīga par šo konkrēto nozares likumu, un cita ministrija varēs grozīt vai gatavot pat grozījumus šajā likumā tikai tad pēc koordinācijas ar atbildīgo ministriju. Tas tiešām, mēs apzinām šo problēmu, mēs esam apzinājuši, un mēs arī virzamies, lai šo problēmu risinātu. Paldies, Kalmēkungs. Paldies par jautājumu. Varbūt precizēšu par pirms atbildu uz jautājumu. Tātad ar Krumiņas kundzi mums sadarbība jau arī ir ātrāk. Mēs esam sēdējuši ne tikai divatā, pārunājuši problēmas, ir bijuši tiesība aizsardzības iestāžu vadītāji sanāksme valsts kontrolas telpās. Tā kā darbs pie tā notiek. Un tā kā tas nav. Un šis atzinums bija tam dēļ, ka tātad sagatavots, viņš tika gatavots, kā darba plāna uzdevumu ietvaros, lai pa cik aktualizējās problēma tieši ar valsts kontrolas revīzijas materiālu izskatīšanu tiesība aizsardzības iestādēs, tamdēļ arī šī problēma tika aktualizēta. Un kamdēļ tādā steigā viņš patreiz tika gatavots, jo mēs pagājušajā nedēļā saņēmām no Saimas publisko izdevumu revīzijas komisijas pieprasījumu arī šī jautājuma sakarā sniegt informāciju, un jāsaka arī, ka klasiskais variants. Tad pirmais vēstulē jautājums bija, kāpēc neviens nesēž cietumā? Valsts kontrola tik daudz ir sarakus, neviena nav cietumā, nākat uz Saimu skaidroties. Šis dokuments, viņš šodien tiks nosūtīts komisijai, jo trešdien skata šo pašu ar pamata tēzi, neviena nav cietumā. Tas ar steigu. Tas tā, bet tagad par pārējo, tātad, kas tiks mainīts, tātad, es teicu, tātad, pirmkārt ir kadru apmācība, un šeit mēs saskaramies ar citu, ar daudz plašāk, ne jau tikai prokuroru vai tiesība aizsardzības iestāžu. Dreimans kundze jau pieminēja valsts pārvaldes līmenis, arī no valsts kontrolas revīzijas materiāliem ļoti bieži ir secināms, kad dažādi līgumi, neatkarīgi, tie ir iepirkumi, tie ir par būvniecību, ko viņi ir noslēgti nekvalitatīvi, valsts interesēm neatbilstoši. Un šeit ir jautājums par to, vai tas ir apzināti, vai tas ir nezināšanas dēļ. Tas ir jau izmeklēšanas jautājums, kas jāskaidro. Un mēs ļoti bieži konstatējam to, ka šie līgumi ir noslēgti. Tātad var skaidri redzēt, no uzņēmēja puses ir bijusi kvalitatīva juristu komanda pretī, ka šos līgumi ir perfekti atstrādājusi savu saimnieku interesēs. No valsts puses tas ir izpalicis. Līgums neparedz nekādu operatīvu, nekādu elastīgu reaģēšanas iespēju uz izmaiņām. Un finālā pat arī vairākās skaļās lietās nonākam pie tā, kad uzņēmējs vienkārši pasaka, viss, man ir tādi nosacījumi, ja jūs nepildīsiet, mēs laužam līgumu, un jūs maksāsiet soda sankcijas. Ļoti bieži tās soda sankcijas ir tik neizdevīgas, ka valsts ir vienkārši spiesta turpināt pildīt šos neizdevīgos nosacījumus. Tamdēļ vēlreiz kadri izšķir visu. Ir jāmāca gan valsts pārvaldē strādājuši, gan tiesība aizsardzības iestādēs. Visur ir jāgulda resursi iekšā, lai sagatavotu kvalitatīvu kadru, daudz ko izšķirs. Tā es laikam arī būšu savu daļu atbildējis. Paldies. Paldies. Steļčēnā kungs. Attiecībā uz, sakšu varbūt ar to repliku par grozījumiem, to, ko es pieminēju attiecībā uz rīcību ar valsts un pašvaldības mantu, tas ir tikai viens no pantiem, kas ir tajā kompleksā ir iesniegts. Līdz ar to tur ir gan interešu konflikts, gan arī amatu savienošanas un tālāk, līdz ar to kompleksā grozījumi arī tieši ir iesniegti. Un, kas attiecas uz sadarbību ar valsts kontroli, tad tie mums ļaus efektīvāk rēģēt uz valsts kontrolas revīzijas, konstatēt attiecību uz iespējamo rīcību,
rīcību ar valsts un pašvaldības vantu, vai tur ir pārkāpumi, vai tur ir netikai ievēroti normatīvu akti, un tā tālāk. Tad mums būs vienkārši mehānisms, efektīvs mehānisms uz to rēģēt. Un, protams, es jau pieskaros attiecībā uz jautājumu par nākotnē, par to, ka valsts kontrole arī revidē arī tās biedrības nodibinājumus attiecībā uz valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu, un ko birojas savā praksē konstatēja, ka īpaši, pieņemsim, sporta nozare ir virkni problēma, un mēs nevaram vienkārši uz tiem rēģēt, jo tur nav subjekta, nav valsts amatpersonas, un līdz ar to visi tie ierobežojumi uz viņiem nedarbojas. Ja? Kaut vai, pieņemsim, ir konstatēti kaut kādi fakti, bet mēs bezspēcīgi. Nav mehānisma. Un runājot par sadarbību jau ciešākā formā, tad, protams, šī situācija mēs arī apspriedam jautājumu, kas arī, es domāju, ka nākotnē tiks realizēts attiecībā uz iespēju divpusēju sadarbību, līdzīgi, kā, cik es saprotu, ar valsts policiju, tā arī ar knap amatpersonām, lai efektīvāk būtu iespēja saprast, ko valsts kontrole var konstatēt, kādus faktus, lai tos pēc tam izmantot administratīvā lieta vai iespējami, piemēram, krimināla procesa, izvērtējot, vai tur ir noziedzīgs nodarījums vai nav. Tas ir sadarbība jau starp divām institūcijām un amatpersonām. Jā, man ir priekšlikums Kalmēra kungam, ja jūs ejat uz to komisiju par to, kāpēc kāds nav iesēdināts, ir lētāk neiesēdināt, vai ne? Nu, lētāk vispirms domāt, ko pieņemt darbā un kā nodrošināt tā, lai būtu mazāk ko sēdināt. Nu, un tad, protams, dažus jau varētu arī iesēdināt, būtu pelnījuši. Un par algām. Man likās ļoti svarīgs jūs jautājums pašā sākumā. Es nezinu, vai jūs pat jutāt, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Par to, vai ir svarīgas algas. Es varu teikt, ka viss mūsu godaprāta pētījums pirmajā sadaļā skatās uz resursiem, un resursi arī ir algas. Ja cilvēkiem nemaksā algas, tad ir ļoti grūti sagaidīt profesionālu un godprātīgu darbu. Vai tikai naudas daudzums nodrošinās to godprātību? Protams, nē, taču arī bez naudas to nevarēs. Un tāpēc es atbalstu tos, kas runā par adekvātu atalgojumu valsts pārvaldē un pārējām lietām. Lūdzu. Es pirmkārt sāktu ar to, ka man patiešām ļoti īsi 2 minūtes. Sāktu ar to, ka ar valsts kontroli man ir bijušas daudzkārtējās tikšanās, kad es biju vienā vai otrā amatā. Un mans vērtējums, es nekad nesastāpos ar kaut ko negatīvu. Viss tas bija pozitīvi. Tādēļ es apsveicu arī jubilejā. Tad pēc būtības to, ko sacīja ģenerāla prokurors, patiešām kļūdas ir visos darbos. Es pieļauju arī skaidrs, ka valsts kontrolē gadās tās kļūdas. Bet jautājums ir, dažreiz tās kļūdas var atrast arī nespeciālists. Jo, piemēram, to, ko sacīja Delnas pārstāve par aizsardzību, es paņēmies esmu gan pagājušā gadā, gan šogad, paņēmies tikai vienu programmu. Un tur es atradu tīri matemātiskas kļūdas. Tas ir budžetā. Es neesmu finansists, bet es varu parādīt un pierādīt, ka tās kļūdas tur ir. Tādēļ es gribētu redzēt to, ko sacīja ģenerālprokurors, kā tad atskaites sistēma. To, ko deva Delna, valsts kontrole izskatās ļoti labi. Viņa veiksmīgi savu darbu. To, ko jūs teiciet, vai ir kaut kāda atskaites sistēma, kur varētu salīdzināt ar citām valstīm? Nu, kā piemēram iesniegti vai ne tā sagatavot. Tas ir tā kā pirmais jautājums. Otrs, ko visi mēs tā kā šeit runājoši atzinām, un valsts kontrole ir bijusi Nacionāla aizsardzības akadēmijā par neefektīvu resursu izmantošanu, tā sakala aizsardzības tai nozare. Un visi atzīst, ka policijas akadēmijas likvidēšana ir kļūda, jā, visi to pamatā atzīst, to varētu atzīt, bet tagad jautājums ir, ko es uzdevu arī Vilkam, kad jautājumu par aizsardzības budžetu. Kādēļ nauda no iekšlietu ministra ir jāmaksā Stradiņu universitātei vai citām, lai gatavotu policistus, bet kādēļ to nevarētu likt aizsardzības budžeta un pie akadēmijas veidot tādu fakultāti? Tad būtu kopējs, tad Elna būtu, ja atbalstītu tādu redzējumu, parādītu arī sabiedrībai, ka tāds redzējums ir. Un tā beidzamā neliels tāds jautājums.
jebkura organizācija no kaut kurienes finansējas, vai drīkstētu arī Delne uzzināt, no kurienes finansējas? Jā, paldies. Laikam, tāds jautājums, kas attiecās uz šo diskusiju, ir Kalmēra kungam, pārējie tādi retoriski. Tā, paldies. Tātad salīdzinājumā ar citu valstu kontrolējošām institūcijām, tātad, ja teiksim, valsts kontrolēm šāds salīdzinājumi nav, jo mums šādu datu nav, un arī es domāju, ka mums nav pamat pieprasīt, drīzāk jau tad Krūmiņas kundze varētu ar saviem kolēģiem, kā tur ir situācija, bet tiešām es varu pateikt, ka jā, es zinu, ka, teiksim, ir valstis, kur ir pat valsts kontrolē ir savs izmeklēšanas aparāts, tātad viņi veids pat izmeklēšanu, jā, bet, es domāju, ka tas nav labākais modelis, bet tā kā tāda ir, bet par to es tiešām nav man šāda data, jā. Un par policijas kaut kāda specializētā kursa izveidošanu, tas ir apspriežams jautājums, jo patreiz pamatā šis darbs tiek vairāk virzīts kā ar policijas darba specializāciju uz Rīgas Stradiņu universitāti, tik tiešām tas tā ir. Bet redziet, te ir tas, kad policijas akadēmijā bija tā, tur manuprāt, bija nedaudz nepareizi organizēts viss, bet jā, būtu kaut vai tas, ka students, kurš ir nomācījies policijas akadēmijā, un viņš ar līgumu būtu piesiets kaut vai uz tiem 5 gadiem pie tās pašas valsts policijas, kamēr viņš atstrādās tos līdzekļus, kas viņai ir ieguldīti, tur būtu bijis cits rezultāts, bet par cik mums juridiskā izglītība kļuva par biznesu, par tirgus preci, jā, tagad 11 augstskolās štancē, jā, uz konvejeru viņš, tad attiecīgi te jāanalizē situācija. Paldies. Paldies, un atbildēji. Jā, atklātībai par finansējumu vienmēr ir jābūt un skaidrībai. Netieši lielākais finansējums nāk arī no jūsu kabatas Krēsliņa kungs caur Eiropas Savienību, kas atbalsta to darbu, ko Delna veic iedzīvotāju juridiskai palīdzībai, pētījumu veikšanai un arī interešu aizstāvībai. No kuras valdības? No Latvijas valdības, nē. Tad paldies, bet mūsu laiks diskusijām ir beidzies, un es gribētu dot vārdu noslēguma tādai apkopojumam konferences valsts kontrolē LT Krūmiņai. Lūdzu. Paldies visiem konferences dalībniekiem gan par saturīgajām diskusijām, gan jaunām idejām un novēlējumiem, gan arī, zinām, kritikas devu, kas izskanēja mūsu adresē. Un es sākšu ar šajā konferencē jau pieminēto Nacionālo attīstības plānu 2014. un 2020. gadam, kurā ir izvirzīts Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķis. 2030. gadā Latvija būs plaukstoša, aktīva un atbildīga pilsoņu valsts. Tātad tāda valsts ar atbildīgiem un aktīviem pilsoņiem, kuri no amatpersonām un politiķiem gaidīs atbildību par saviem lēmumiem. Savukārt mūsu valsts kontrolas loma ir sabiedrībai sniegt pārliecību, ka šīs sabiedrības intereses tiek ievērotas. Un domāju, ka mēs šajā konferencē sadzirdējām viedokļus par to, kā tālāk jāattīstās ne tikai valsts kontrolei, bet arī kādas pārmaiņas ir nepieciešamas sabiedrībā, izpildvarā, civildienestā un tiesības sargājušās institūcijās. Es īsumā gribētu tikai akcentēt atsevišķus būtiskākos jautājumus. Mēs visi apzināmies, ka ir būtiski jāstiprina iestāžu vadītāji par valsts nodokļu maksātāju naudas liederīgu un efektīvu izmantošanu. Kā jau tas izskanēja konferencē, esošais normatīvais regulējums nevienmēr nodrošina valsts kontrolas revīziju rezultātā konstatēto faktu izvērtējumu. Un kā arī nav paredzēta konkrēta atbildība par neliederīgu un neefektīvu līdzekļu tērēšanu. Mēs esam sadzirdējuši gan izpildvaras, gan arī parlamenta apņemšanos stiprināt un pilnveidot nepieciešamos normatīvos aktus. Šodien konferencē izskanēja arī diskusija par valsts budžeta veidošanas principiem. Diemžēl šobrīd Latvijā nav iedibināta praksa, ka budžeta veidošanas procesā tiek ņemts vērā valsts kontrolas revīzijas rezultāti. Un izskatot budžeta iestāžu pieprasījumus, netiek izmantot iespēju izvērtēt šo budžeta iestāžu darbību ar valsts budžeta līdzekļiem iepriekšējā gadā
tā skaitā arī nepamatot veiktajiem avans maksājumiem, kas var būtiski ietekmēt šīm institūcijām nepieciešamā finansējuma apjomu nākamajiem gadiem. Arī šajā jomā mēs saskatām iespēju sniegt atbalstu ministru kabinetam, papildinot likumu par budžetu finanšu un vadību normas, atbilstoši kurām ministru kabinetam, vērtējot iestāžu budžeta pieprasījumus, ir jāņem vērā valsts kontrolas revīzijas rezultāti. Trešais nozīmīgais jautājums ir mūsu sadarbība ar tiesību sargājušām institūcijām. Mēs, protams, apzināmies, ka šajā jomā ir nepieciešama daudz būtiski pilnveidojumu. Un mēs ļoti labprāt arī iepazītos ar ģenerāla prokurora pieminēto pētījumu par valsts kontrolas revīziju rezultātiem, to izvērtējumu, jo es esmu pārliecināta, ka arī mūsu rīcībā ir fakti, kas pamato mūsu secinājumu pamatotību, un tikai kopīgu diskusiju rezultātā, acīm redzot, mēs varētu nonākt pie kopēja secinājuma, kas tad ir tas, kas varbūt mūs traucē visos gadījumos saprast vienu otru un rast tādus visproduktīvākos risinājumus. Konferencē runātāji mums vēlreiz atgādināja, cik būtiski ir arī nodrošināt valsts kontrolas neatkarību. Un konferencē paustās bāžas par neatkarības nodrošināšanu mēs ņemsim vērā gan plānojot operatīvās revīzijas, gan arī runājot par budžeta jautājumiem. Mēs arī guvām pārliecību, ka tieši liederības aspektu izvērtējums ir lielākais valsts kontrolas izaicinājums tuvākajos gados. Tas prasīs arī izpildvaras ieguldījumu, jo liederības revīzija veikšanai, protams, ir nepieciešami kritēriji, ar kuriem salīdzināt faktiski veiktās darbības. Un visbeidzot, ir nozīmīgi, ka tieši sabiedrība aktīvi iesaistās valsts pārvaldes procesos, gan vērtējot amatpersonu darbību, gan arī prasot atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Mēs esam guvuši pārliecību, ka mūsu izvirzītie strateģiskie mērķi ir aktuāli, un šodien konferencē izskanējušās domas mēs noteikti izmantosim, lai plānotu savu darbību nākotnē. Un palīdzētu mūsu valstī, Latvijai, kļūt par plaukstošu labklājības valsti. Vēlreiz paldies visiem par piedalīšanos konferencē, lai ir jauka un veiksmīga diena visiem. Uz redzēšanos!